Stresaini, bēdīgi un pesimistiski tā uzrunātie Talsu novada pašvaldības darbinieki raksturo šobrīd valdošo noskaņojumu. Dzīvo uz tādiem nažāsmiem, gaidot katru dienu kaut kādus jaunus rīkojumus vai gaidot jaunu amatkatlogu pierādīt. Tur vairs nav tāds amats. Es strādāju radošajā sfērā. Tas ļoti daudz ierobežo gan idejas, gan arī vispār vēlmi atdot sevi kaut kam vairākam, nekā tas ir bijis līdz šim. No 15. aprīļa plānota 4 darba dienu nedēļa, un līdz nedēļas beigām darbiniekiem laiks izdomāt, vai tam piekrist. Pretējā gadījumā sekos darba devēju uzteikums. Nejūtot stabilitāti, daži jaunu darbu atraduši jau šobrīd. Es baidos par to, kas notiks tajā mirklī, kad visi šie darbinieki sāks meklēt darbus, jo vakances jau būs tik, cik viņas būs. Gudrākie, manuprāt, laicīgi pamat šo grimstošo kuģi. Es esmu atvērta jauniem piedāvājumiem un iespējām, bet tā, ka šodien es pasaku nē, tā nav. Bet tajā pašā laikā saprotot to, ka ir samazināta alga, bet ir izdevumi ļoti lieli auguši, būs jāmeklē kādas papildus iespējas piestrādāt. Kamēr darbinieki domā, protams, nevar saprast, cik skaitliski daudzi pašvaldību pamatīs. Talsu novada domas priekšsēdētājs atzīst, ka šo risku apzinās un cilvēcīgi darbinieku saprot, bet vairākas reizes intervijas laikā uzsver, ka citu variantu nav. Es ceru, ka tomēr lielākā daļa saprot šo situāciju, kādā mēs esam un, kā saka, cīnīsies izturēt šo gadu, jo es atgādinu, ka šīs 4 darbdienas tas ir īslaicīgs risinājums šajā gadā, un mēs ļoti ceram, ja būs iespēja ātrāk atgriezties pie normālā darba laika, tad mēs to uzreiz arī darīsim. Pagājušajā nedēļā kādā no komitejām izskanēja informācija, ka ir bažas par algu izmaksu. Mērs to nenoliedz. Mēs tiešām esam ļoti sliktā situācijā, tā ir reāla krīze. Un tādēļ mums arī būs nepieciešams šis aizņēmums, lai mēs varētu norēķināties, tā skaitā arī par algām. Tieši tāds arī ir. Turklāt jau šobrīd skaidrs, ka aizņēmums būs lielāks nekā sākotnēji plānots. Netik lielu ietaupījumu, kā sākumā paredzēts, neļaus sasniegt arī tas, ka centrālajai administrācijai 4 darba dienu nedēļa sāksies tikai no 1. jūnija. Būs kaut kāda cilvēku grupa, šie 50 darbinieki, pie kuriem mēs ietu ar vienošanos pie darba līguma par 4 darba dienām, un tad iespējams pēc 2 nedēļām vai pēc mēneša mēs atkal nākam ar jaunu vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Un tīri cilvēcīgi tas nebūtu pareizi. Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāji atzīst, ka šī reāli ir krīzes situācija un tā arī jārīkojas. Jāizstrādā plāns, kā tālāk rīkoties, un jāizveido profesionāla krīzes vadības komanda. Tur ir finansiālais aspekts, tur ir emocionālais aspekts. Ļoti daudz arī ģimeņu traģēdijas, ja darbinieki paliek bez darba un tā tālāk. Ja? Tur noteikti vajadzētu piesaistīt krīzes ekspertu, kas izstrādā tos posmus, vismaz norāda virzienu, kā tālāk rīkoties. Vadītājiem šobrīd jāparāda savas līdera prasmes un nevajagot baidīties lūgt padomu arī darbiniekiem. Turklāt galvenais ar cilvēkiem runāt. Nodemonstrēt darbiniekiem, ka viņš zina, ko viņš dara. Ja, protams, viņš ir uzņēmies šo lomu, tad droši vien, kad viņš redz, un viņam ir šis nākotnes plāns un risinājums, bet viens pats bez darbiniekiem viņš to noteikti nevarēs izdarīt. Ticiet man, darbinieks ir ļoti daudz, un darbinieki šādās situācijās var ļoti labi palīdzēt izglābt situāciju. Ja arī šī brīža sāpīgie lēmumi neļaus Talsu novadam iziet no krīzes, rīcības plānam ir arī otrā daļa, kas paredz vēl virkni priekšlikumu. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.